Aktīvā treidošana ar akcijām. Kā jau teicu, es savā publiskajā portfolio gribu atstāt iespaidu uz tiem, kuri seko mana portfolio rezultātiem. Tāpēc es esmu izlēmusi no aprīļa pielikt savam portfolio arī aktīvās treidošanas elementu. To, kāda ir šī stratēģija un kuru akciju es izvēlējos kā pirmo, lai treidotu. Skaties šajā video. Šajā video es tev izstāstīšu savu stratēģiju, kuru es pielietošu šim konkrētajam finansu instrumentam. Un proti, es esmu izvēlējusies finanšu instrumentu, jeb akciju KDDI. Tas ir Japānas telekomunikāciju uzņēmums, un priekš manis pirmais svarīgākais punkts ir stabilu finanšu instrumenta izvēle, lai gadījumā, ja es uz šo te treidu iesprūstu, ja tas neiet tajā virzienā, kuru es plānoju, tad pat, ja šis instruments manā portfolio paliek ilgāk, viņš ilglaicīgi man nes ienākumus. Šeit tu redzi, kā es esmu veikusi pirkumu pie cenas 26 eiro. Lēmumu iekāpt šeit es izvēlējos dēļ tā, ka kurs šobrīd pēc Bollingera joslas indikātora, tas ir šis te indikātors, kurš parāda kursu svārstības un aptuveno viduslīniju, es redzēju, ka kurs ir nokrities līdz šīs Bollingera joslas apakšējai malai. Un principā es biju gatava arī nopirkt šīs akcijas tāpatās un samaksāt 1 eiro transakcijas maksas, bet tā kā iekrita mēneša vidus, tad man izdevās šo pirkumu veikt caur krāja plānu, kur es nesamaksāju transakcijas maksas. Tātad tagad sanāk tā, ka tiklīdz kā šis treids sasniedz to līmeni, kurā es gribu paņemt peļņu, man pārdodot šīs akcijas būs jāsamaksā 1 eiro transakcijas maksas. Tātad es esmu ietaupījusi caur krāja plānu tagad 1 eiro. Ko es sagaidu? Es sagaidu, ka kurs nedēļas griezumā, nedēļas griezums nozīmē to, ka viena svece ir nedēļas griezums. Ja tu, piemēram, šeit redzi, ir sākusies jauna nedēļa, kurs ir sācies pie 26, 27, un zaļa svece nozīmē, ka kurs iet uz augšu. Sākās lejā un iet uz augšu. Sarkana svece nozīmē to, ka kurs sākās augšā un iet uz leju. Tātad tas, ko es šobrīd sagaidu, ir, ka kurs kāps vismaz līdz indikātora Bollingera josla vidusdaļai. Tas nozīmē, es sagaidu vismaz 9% peļņu. Tad, kad kurs sasniedz šo līmeni, es vienkārši visas akcijas pārdodu un iegūstu 9% vairāk. Ja es redzēšu, ka trends ir izteikts un turpina kāpt uz augšu, jeb turpinās zaļās sveces, es iešu līdzi kursam un teorētiski kurs var aiziet līdz Bollingera joslas augšējai malai, tad tie būtu 20%. Ja? Es iekāpu par 57 eiro, tad attiecīgi es nopelnītu pārdodot 20% vairāk un visu šo summu momentā arī reinvestētu. Ja gadījumā kurs iet uz leju, tad mani tas netraucē, jo es priekš sevis izdarīju pietiekami daudz analīzi, lai arī labprāt uz kādu brīdi paturētu KDDI savā portfolio, jo KDDI
divreiz gadā maksā labas dividendes. Pēc šī čārta rakstura es redzu, ka kursam ir laba volatilitāte noteiktā joslā, kas priekš treidošanas ir arī ļoti izdevīgi. Un, protams, ja es no šī treida saņemu 20% peļņu, tas pamatīgi uzskrūvē mana portfolio statistiku, kas attiecīgi atstāja iespaidu uz tevi. Šajā vietā es brīdinu, ka šī nav iesācēju stratēģija, un es tevi lūdzu arī neatdarināt manus treidus, izņemot, ja to dari demo kontā. Jo, lai veiktu šādas te darbības, ir vajadzīgas zināšanas, prakse, pieredze, un es teiktu vismaz gads darbošanās demo kontā vai arī ļoti konservatīvās stratēģijās, piemēram, investēt tikai ETF fondos. Un tagad es vēlos tev parādīt, kā es izvēlos finanšu instrumentus. Kā jau es vairāk kārtīgi esmu teikusi, es izvēlos Simply Wall Street aplikāciju, lai paskatītos kopējos datus. Un kā tu redzi, šeit uzņēmums ir labi novērtēts, un šo informāciju tu vari iegūt bez maksas Simply Wall Street, vienkārši tur reģistrējoties. Bet vēlāk izvēloties instrumentus un izvēloties maksas variantu, caur šo aplikāciju var iegūt bāzes svarīgāko informāciju, kas dod ieskatu par to, vai vispār jēgas riskēt un ieguldēt šādā instrumentā. Tātad informācija, ko es esmu apkopojis, ir tā, ka KDDI ir šobrīd vērtīga ar akcija ar priekš savas nozares lētu kursu, maksā labas dividendes. Tātad, ja gadījumā kurs nokritīs uz leju, tad šī kļūs par manu dividenžu akciju. Dividendes tiek maksātas 2 gadā. Prognozes ir, kā apgrozījums auga par 4,2% gadā. Šim uzņēmumam pieder Japānas 1/3 telekomunikāciju tirgu, apkalpo gan privātos, gan biznesa klientus. Tirgus kapitalizācijas vērtība ir virs 60 miljoniem, piedalās 5G tīkla izbūvē. Es neesmu 5G draugs, bet mēs redzam, ka no tā mēs nekur neizspruksim. Vienīgais, kas mums atliek, lai baudītu šīs tehnoloģijas, ir uzturēt savu veselību un savu ķermeni bez metāliem tajā un zināt, kā sazemēties. Bet tātad KDDI izbūvē tālāk 5G tīklu, diversificē savus pakalpojumus, ir ieviesuši, piemēram, mobīlos maksājumus, kur ir vairāki miljoni darījumu gadā, un pats uzņēmums pakāpeniski pērk atpakaļ akcijas. Tas nozīmē, ka akciju cena paaugstinās. Un, ja mēs paskatāmies uz telekomunikāciju kopā, tad mūsdienās neviens bizness nav iespējams bez telekomunikācijām. Tāpēc es domāju, ka šī ir pat laba investīcija turēt šo akciju vienkārši portfolio. Bet, kā jau es teicu, es ar šo akciju gribu taisīt ātros treidus. Treids tas nozīmē, es nopērku akciju un tiklīdz kā tā savā vērtībā ir paaugstinājusies, es realizēju peļņu no kursa kāpuma un pārdodu visu ieguldīto summu, kur attiecīgi ir palielinājusies par 9, kā šajā praktiskajā gadījumā, tas, ko es sagaidu, vismaz 9% vai varbūt pat 15 vai 20%. Tāpēc skaties līdzi tālāk, kā man ar šo treidu veiksies.
Tātad tas ir tas, ko es sagaidu no KTDI treida. Es to sagaidu apmēram 3 līdz 4 nedēļu laikā, un es sagaidu to, ka peļņa no šāda kursa kāpuma uzlabos manā kopējā portfolio deltu un ienesīgumu. Kā redzi, darbošanās akciju biržās var kļūt par ļoti interesantu un ienesīgu lietu, un vislielākais pluss šeit ir, ka tu pati pārvaldi savus līdzekļus. Tu neatdod naudu kādam citam, kurš saka, iemaksā man tādu un tādu summu, un es tev tad pēc tam kādu procentiņu atmetīšu. Mm-mm. Un mūsdienās tieši spēja pašam pārvaldīt un pavairot savu naudu ir vislielākā bāze stabilai labklājībai. Seko līdzi, kā man ies ar KDDI reidu, un citādāk es, protams, novēlu tev, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā.